Vai tu zināji, ka īstā Loraksa stāsta iedvesma bija dienas grāmata, kas bija pilna ar traģēdijām? Šī filma iznāca 2012. gadā, bet tikai nesen tika atrasta oriģinālā iedvesma. Un lielas kompānijas to slēpa no sabiedrības šausmīga iemesla dēļ. Viņi vēlējās, lai mēs ticētu, ka īstais Loraks saucas Troks, bet viņa patieso izcelsmi zina tikai daži. Un es nerunāju par oriģinālo grāmatu, bet gan par to, kas iedvesmoja šīs grāmatas radīšanu. Laipni lūdzam vēl vienā raidījuma Skumjais stāsts aiz kulisēm sērijā. Tiem, kuriem patīk kaķis cepurē vai Grinčs, zinās, ka oriģinālais Loraks radītājs ir doktors Seuss. No tā Illumination smēlās iedvesmu, lai radītu filmu un pārvērstu to par sava laika hitu. Bet, vai tu esi redzējis šo filmu vai nē, esi gatavs uzzināt daudz ko tādu, ko tu nemaz neiedomātos par šo stāstu. Lai uzzinātu īsto Loraksa izcelsmi, mums ir jāsaprot vēstījumi viņa divās pēdējās adaptācijās – filmā un grāmatā. Abiem ir viens un tas pats vēstījums, taču ar vairākiem interesantiem punktiem, kas tika mainīti. Piemēram, vienreizis. Grāmatā vienreizis ir vienīgais ļaundaris, kas parādās stāstā. Nav ne O'Hara kunga, ne arī paša vienreizis. Viņš ir puisis, kuru viņa paša ģimene ir atstūmusi un kurš vienkārši meklē panākumus. Grāmatā mums ir tikai viens ambiciozs ļaundaris, kura seja nekad netiek atklāta. No otras puses, varētu teikt, ka Loraks ir dabas izvēlētais, kurš rūpējas par visu savu apkārtējo vidi. Viņš zina, kuri ir tie, kam nepieciešama palīdzība, un pat spēj sajust koka sāpes, kad tas krīt. Viņš ir tas, kurš cenšas pārliecināt vienreiz, lai viņš divreiz pārdomā savas rīcības, lai tādējādi neiznīcinātu visu trūfulu mežu. Apmierināts? Vai esi aizpildījis savu iekšējo tukšumu? Vai tev vajag vēl? Galu galā visi šie pūliņi bija veltīgi. Sugas, kas dzīvoja šajā mežā, izmira. Barbalotosu lāči, kas ēda trufulas, putni un humes, gulbji, zivis, visi izmira, līdz palika tikai nabaga un vientuļais Loraks. Nu, ja tā padomā, tā ir ļoti smaga stāsts. Bet Illumination parūpējās, lai tā būtu mazāk smaga skatītājiem. Tāpat kā to izdarīja doktors Seuss ar oriģinālo stāstu, lai varētu publicēt savu grāmatu bērniem. Bet tad, kāds īsti ir patiesais, Loraksa patiesais iedvesmas avots? Ko tādu doktors Seuss redzēja, kas tika atklāts tikai nesen? Noskaidrosim to? 2021. gadā zem dažiem akmeņiem tika atrastas vairākas dienas grāmatas lapas, kur dienu pēc dienas tiek aprakstīts kā kompānija ar nosaukumu Venslers, jeb vienreiz. Viņi bija atbildīgi par visa meža izciršanu. Visas šīs lapas puses ir pilnas ar spēcīgiem notikumiem daudziem, bet šajā video es jums nolasīšu dažus fragmentus no šīm lapas pusēm. Tātad, ja esi jūtīgs cilvēks un viegli raudi, sagatavo savas kabatas lakatiņus. Pirmā diena. Šodien mani izsauca no manas alas. Kad dzirdēju trūfula koka raudāšanu, es stājos pretī jaunietim, kurš zāģēja koku. Viņš man teica, ka taisīs daudz funkcionālu kleitu no tā pūkām un viss būšot kārtībā. 7. diena. 10 cilvēku atnāca un sāka zāģēt kokus. Es nespēju noticēt, cik viņi ir ātri. Sākumā es un bārdainīši apskāvām kokus, bet viņiem tas nerūpēja, un viņi turpināja zāģēt. Ir tik daudz trūfulu, ka strādnieki vienkārši devās zāģēt citus. 11. diena. Koku kliedzieni ir nepanesami, mums viņi tūlīt jāaptur. 12. diena. Viņi nogalināja Bārbaru, vienu no barbalutosiem. Viņa bojāja vienas mašīnas motoru, kad apsargs viņai iešāva. Viņš kādreiz paņēma Bārbaras ķermeni, lai mēs viņu nevarētu apglabāt. Mēs vienmēr atcerēsimies tavu upuri, Bārbara. Dienas grāmata turpinās vēl daudz dienu un beidzas ar 578 vārdu sarakstu, kuri iespējams ir tie,
kas gājuši bojā visā šajā mežu izciršanā. Tiek arī minēts, ka trūfula sēklām nepieciešami 10 gadi, lai sāktu augt. 10 gadi, lai izaugtu par koku, un vēl 10 gadi, lai sāktu nest augļus. Tieši tāpat, kā tas notiek doktora Sūsa grāmatā. Tas mums arī liecina, ka koki dabā tika pilnībā iznīcināti, padarot neiespējamu pierādīt, ka šī dienas grāmata ir autentiska. Taču tiek uzskatīts, ka doktors Sūss ieguva piekļuvi šim materiālam, lai iedvesmotos un radītu savu grāmatu, kas vēlāk pārtapa šajā filmā. Bet vai tiek domāts, ka tas viss notika, kad doktors Sūss dažas dienas apmeklēja Āfriku? Tieši tajā pašā vietā, kur nesen? Vairāki zinātnieki atklāja, ka varētu būt kādi pierādījumi tam, kas iedvesmoja Loraksa tēla dizainu. Un tas tiešām ir ļoti interesants fakts, bet pirms mēs atklājam dzīvnieku, kas iedvesmoja Loraksu, atstāj mums komentāru, ja tev patīk šis video, un lūdzu padalies ar to, ja tev tas rūp. Vides aizsardzība un tās saglabāšana. Doktors Sūss bija dabas pētnieks un vides aizstāvis, kuram patika izpētīt dabu, saglabāt dzīvību un atklāt jaunas sugas. Viņš un viņa sieva devās apmeklēt savvaļas dzīvnieku rezervātu Kenijā, Āfrikā, tajā pašā gadā, kad tika uzrakstīts Loraks, bet tieši pirms tā publicēšanas. Apmeklējuma laikā viņi sastapās ar sugu, ko sauc par patas pērtiķi, un tas nav slikts joks par kājām. Šis pērtiķis ir ļoti atšķirīgs no citām pērtiķu sugām. Ar savu sejas apmetojumu viņiem veidojas sava veida ūsas. Viņus pazīst arī kā oranžo pērtiķi vai sarkano pērtiķi. Ļoti līdzīgi kādam personāžam, par kuru mēs jau esam runājuši. Doktors Sūss smēlās lielu iedvesmu no šī dzīvnieka, veidojot Loraksu, jo viņiem ir daudz kopīga. Visinteresantākā no šīm sakritībām ir tā, ka patas pērtiķis ļoti ir atkarīgs no koka, ko sauc par akācija drepanolobium, jeb svilpes akāciju, kas ražo mazus vīna krāsas augļus, ļoti līdzīgus tiem, ko ēda barbalutosi. Pirms vienreizes iznīcināja visus trūfulas kokus. Un tam ir liela jēga, jo visos stāstos, gan dienas grāmatā, gan filmā, Loraks aizstāv kokus, kas nozīmē, ka Loraks nav kāda maģiska būtne, kas sargā mežu, bet gan tāds pats kā šie pērtiķi, kuri ir atkarīgi no kokiem, lai izdzīvotu. Tas nozīmē, ka Loraks ir vēl viens savvaļas kopienas loceklis. Patiesībā šo dienas grāmatu nevar apstiprināt kā autentisku, taču visi stāsti, gan vārdi, gan notikumi ļoti labi saskan ar Loraksa stāstu, kā arī ar kādreizējā galvenā ļaundara vārdu. Visi šie materiāli noteikti bija galvenais iedvesmas avots, lai doktors Sūss radītu šo stāstu. Un pats iespaidīgākais no visa – Oraks. Tas ir vēstījuma nozīme, ko viņš atstāja pirms aiziešanas, un ko tikai daži spēja atšifrēt. Viņš atstāja dažus akmeņus ar tekstu, ja vien, vai tu zini, ko mums gribēja pateikt Loraks? Es tev došu laiku, lai tu to atšifrētu, pirms es sniegšu īsto skaidrojumu. Pa to laiku paskatīsimies, kāpēc doktors Sūss vispār izveidoja Loraksu. Kaut kas, ko daudzi nezināja, ir tas, ka lielās kompānijas ļoti ienīda doktoru Sūsu. Un pēc tam, kad šī grāmata tika publicēta, kompānijas darīja visu iespējamo, lai grāmata tiktu izņemta. Vai tu zināji, ka doktors Sūss izmantoja šo segvārdu savas drošības dēļ? Savos darbos viņš ļoti kritizēja kompānijas, kuras vēlējās tikai vairāk un vairāk naudas, un šīs kompānijas viņu ļoti ienīda. Tāpēc Teodors Geizels nolēma izmantot vārdu doktors Sūss, tādējādi pasargājot sevi no jebkā slikta, ko viņam varētu nodarīt. Šo kompāniju naids bija tik liels, ka tās izveidoja ļoti satraucošu Loraksa versiju, ko sauca par Troaksu, un patiesībā viņa vārds ir ļoti interesants. Nozīme, kas slēpjas aiz Troksa, izskaidro, kāds bija šī tumšā tēla nodoms.
Un ar vairāk nekā 600 miljoniem pārdotu Loraksa eksemplāru, cilvēkiem radās slikts priekšstats par šīm kompānijām. Tie, kas nodarbojās ar koku izciršanu māju un dzīvokļu būvniecībai, tika diskriminēti diezgan ilgu laiku. Tā bija galvenā iemesla, kāpēc viņi vēlējās izņemt Loraksu no visām grāmatnīcām un skolām. Troks nāk no vārda true, jeb patiesība, savukārt aks nāk no Loraksa, kaut kas līdzīgs kā Loraksa patiesība. Viņi vēlējās paust savu viedokli par koku izciršanu, sakot, ka tā ir nepieciešama. Un, nodarot to, būtu lielāks piesārņojums izmantojot naftu un sliktākas ķīmiskās vielas videi. Galu galā šī dīvainā ideja nebija svarīga. Loraksa vēstījumu varēja nodot arī vairākus gadus vēlāk. Ļaundaris tika iznīcināts. Vienreiz viņš palika pilnīgi viens savā pamestajā rūpnīcā. Nebija palicis neviens koks un arī neviens dzīvs dzīvnieks. Loraks vienkārši pacēlās zilajās debesīs, kur mēs viņu vienmēr varēsim redzēt. Un pēdējā trūfulas sēkla tika atstāta vienīgajai tīrajai dvēselei, ko Loraks tec jebkad bija sastapis. Šim puisim tagad būs jāiestāda šī sēkla un jārūpējas par to. Vienreiz beidzot saprot pēdējo vēstījumu, ko atstāja Loraks. Šī ziņa tika atstāta uz akmeņu kaudzes, uz kuras rakstīts ja vien kas? Una vez saprot, ka šī ziņa nozīmē, ja vien kādam nerūp, rūp patiešām ļoti, nekas neuzlabosies. Tādējādi Una vez izrāda nožēlu un saprot, ka tie, kuri patiešām vēlas kaut ko labu, gūs panākumus. Viņš to redz mazajā, kurš palika ar trūfulas sēklu, tāpat kā mēs to redzējām Loraksa stāstā pret slikto Troksa stāstu. Mazais, iespējams gadu gaitā, pamazām izveidos jaunu trūfulu mežu ap klintīm, kuras atstāja Loraks. Klintīs, kurās viņš iespējams atstāja savu dienas grāmatu ar ļoti iedvesmojošu stāstu, kas mainītu pasauli.